te rakstiņas atbildi tētikam. Viņa nerunā. Mums no trieci ir atveikusi. Neaiztiec viņu. Ej skrēj, lai ātri pēc ārstā. Ilgucī ļoti rakstiņas. Ilgucī. Meitiņ, tu neesi, es tevi izmeklējos. Ak, mani arī viens cilvēks meklē. Labāk es būtu palikusi zem zirga plakaviem. Marija, tu. Jā, māt, labāk es būtu mirusi. Mana sirds ir samītīta. Marija. Jā, Marija, tu runā kā mūgos. Ceries, meiti, iesim istabā. Nē, istabā. Es neiešu istabā. Tur visi ir aizmirsuši, ka es arī atrodos pasaulē. Marija, ko tu runā? Pēterim viss būtu vienalga. Viņa dēļ es varēju būt mirusi. Viņam viss būtu vienalga. Nē, māt, Pēterim viss vienalga. Pirmīt, kad mēs abas gulējam zemē zem zirga pakaviem, un viņš pieskrēja tikai pie Ilgas un bija noraizējies tikai par Ilgu. Tamī brīdī es jūtu, es viņam neesmu nekas. Viņa sirdī man vietas vairs nav. Marija, nu ko tad tu no to vari spriest? Tu esi pieaudzis cilvēks, Ilgiņa tikai bērns. Un Pēters domāja, Tādos brīžos nedomā. Tādos brīžos skrien pie kā sirds vairāk dzer. Māte, kur tu paliek? dēls, Vai tu pēc daktera aizbraucam? Marija. Ko, Marija? Viņai kas kaiša? Man liekas, ka jā. Ej tagad iekšā pie Ilgas, varbūt viņa atmostās. Marija, kad jūs tīpīs sasatiksies? Tu jau laikam gribētu, lai tā būtu. Marija, kas tā par valodu? Nemēģini noliegt, ka tu gribētu, lai es labāk būtu nosacījusies.